Metiens ir ļoti ātri spēja norieģēt, nolikt un izmest tā, kad Vācapam grūti norieģēt vai nosit situāciju šeit. Valters Lapiņš labi uzbrūk. Zemils spēlē diagonālo piespēli pāri uz Rēderu. Rēders ilgāk laiku ar bumbiņu. Viņu Fogels cenšas būt visai aktīvi. Kaut kur arī pieķer šo bumbiņu. Tiltiņš. Viens pret. Sīliņš. Iziet cauri visai aizsardzībai praktiski. Tiek vēl līdz domāt, ka varbūt spēle nav interesanti vai skatām. Nu, šis noteikti nav tas gadījums. Spēļot, ka vēl daudz interesants notikums mēs redzēsim šai spēlē. Cīņā. Iesaistās vēl vienā cīņā, pēc tam gan bumbiņi tiek zaudēti un netipisks vairākums tādā ziņā Rubnē, kad izdodas pretuzbrukums. Pēc tam vēl viens pretuzbrukums tieca gan uz otru pusi. Viņam ar kāju izraidīt bumbiņu ārpus savus vārtu priekšas. Vilmans atgriezies laukumā un dodas viens pret Trepšu, cenšas arī tuvajā papukšu un arī Jančevska piespēle uz Tiltiņu. Krišāns gan pie bumbiņas tiek. Tagad cenšas arī sāsnāt. Laba piespēle no Jančevska, vēl laba piespēle no Tiltiņa. Netrāp Edijs Šembergs. 2-3 minūšu laikā labi vārtos darbojās Trepšu. Iespējams, kaut kur arī precīzāks varēja būt šis metiens. Izties tieši pa ļoti interesants izpildījums. Tajā ir Kovaļevskim. Tagad Pītmans stūrī pret Celmu. Divi Latvijas izlases spēlētāji. Iespēlē vārtu priekšā Toms Rudolfs. Netrāp šori. Balods cenšas apspēlēt Ediju Šembergu. Edijs neatļauj sev apspēlēt tik viegli. Labs metiens Tiltiņam no distants. Vai tas, ka trešdaļas beigās varbūt kaut kur pietrūkst nedaudz, tas skaists metiens Jēkabsons raida bumbiņu vārtos un Alcīņa tiek iesaistīta Kovaļevskas aizvārtē. Spēlē uz Bītmani. Pēdējā minūte sāksies otrajā trešdaļā. Vēlreiz Rolands ar bumbiņu. Iet uz metienu pozīciju. Tiek metienu pozīcijā. Rolands nedaudz. Bītmanis, Lapiņš. Laiks ir pietiekami daudz. Metiens tiek bloķēts. Vēlreiz Toms spēlē uz Valteru Lapiņu. Valters krīt. Tiek spēles, Rolim neiet viegli. Juris ir visai spēcīgs. Tagad Zilberts ar bumbiņu. Viņa metiens nedaudz garām vārtiem met Juris. Nāca virsū pretspēlētāji. Neforsēja notikums. Mierīgs starp nūju. Pretniekam kā Kovaļevskis. Vēlreiz Trepšu vārtos labi. Bīstams tāds metiens. Labus metiens. Šeit divi Ulbruks spēlētāji. Es atvainojos, divi Rūbens spēlētāji. Zemes Lapiņš. Nedaudz garām met Valters. Skatpunkti beidzās viss ideāli. Noteikuma pārkāpums vēl pret viņiem. Viņi saglabā bumbiņu un nesataisa nepatikšanas, tā teikt, savā vārtu priekšā. Kovaļevskis neiztās metiens. Jančevskis pret Matisonu. Iesaistās divciņā. Jā, iesaistās tik daudz. Šeit jābūt, te ir sots, pārkāpums. Silī metiens kārtējo reiz tiek bloķēts. Lapiņš. Kovaļevski. Labs pieskāriens Kovaļevskim. Pēc tam uzreiz laba šī. Tur daudz turēšanas, daudz fiziskas spēles. Matīs Celms. Labs pirmais pieskāriens Matīsam. Pēc tam pats sev grib izlikt. Izlikt bumbiņu metienu pozīcijā. Tas neizdodās. Labi vārtos. Perfekti darbojās Magots. Un Krišāns Stil. Nonāca sapusēji uz norādīto soliņu ar Kovaļevsku. Tādā veidā dodot saviem komandas biedriem šādu iespēju. Zemels. Labi vārtos darbojās Magons nolasīja, varētu pat teikt tā. Valters Lapiņš centās izraidīt bumbiņu ārpus zonas. Labi nospēlē Kovaļevskis un tiek pies. Komanda nezaudē. Līdz šim vismaz. Sīliņš. Tiltiņš mētās Šembergs.